skola 3. olimpiskās dienas fināla sacensību stāpēskajai atklāšanai Latvijas valsts olimpiskās komitejas prezidentam Baltiņa kungam. Komitejas vārdā apsveicu visus olimpisko dienu finālistu Rīgā. Novēlu jums sacensties šeit pēc īstenā olimpiskā gara. Un, protams, mēs, Olimpiskā komiteja, gaidām un esam pārliecināti, ka no jūsu vidus, kas netiks līdz olimpiskām spēlēm, jo visi jau nevar, jūs esat ļoti daudz. Es jums novēlu, lai jums sports, agrāk teiktu, palīdzētu kļūt par īstiem vīriem un būtu izturīgi šajos jaunajos, trakajos apstākļos, kā mēs veči uzskatām. Novēlu jums šodien iegūt daudz draugus un norūdīt savus raksturus. Paldies! Paņem viens pēc galviņu, lai izpilētu. Kā jūs stāviet? Tiešā izstādē. Saņemsimies kādā laikā, nostāsimies pie karogiem, prezidentam Vilni Baltiņam, atklāšu izstādi. Ar izstādi? Nē, bet ar pasākumu. Viss, ar pasākumu, jā, jo izstādi jau ir gala rezultāts tikai. Bērni, jūs ziniet, varbūt ziniet, varbūt neziniet, ka olimpiskā kustība, tā ir ļoti, ļoti sena tūkstošgadīga kustība. Un sākumā senajā Grieķijā, kur bija ļoti attīstītas mākslas, olimpiskajās spēlēs piedalījās arī mākslinieki. Respektīvi, ne tikai caur fizisko varēšanu, bet arī caur garīgo varēšanu cilvēki gribēja apliecināt, ka viņš ir labākais. Un šodien es jau neesmu nekāds mākslas kritiķis, bet es vispār esmu drusku pārsteigts par to kvalitāti, kāda jau šodien redzam ir. Un pasaulē var par to domāt, lai olimpiskās, tur jau notiek konkursi, bet nav tik plaši kā sportiskā puse. Es domāju, ka būs daudz plašāk tas kādreiz nākotnē. Visus māksliniekus mazus, kam ir darbs šeit, un tiešām ir šogad daudz plašāks. Un tas ir prieks, ka
no visam pusēm republikas glezniņās. Un tiešām, kā Batņa kungs teica, ka ļoti laba kvalitāte un tiešām sports ļoti, katrs sportveids ļoti labs atspoguļots. Nu, gribu apsveikt laureātus un es gribu novēlēt turpmāk, lai nākošajā gadā vēl vairāk, lai pamās šitas telpas būtu. Jā, paldies, bet tas vēl nebūs viss, jo Uļa būs tā, kura izvilks vienu ceļzīmu uz Grieķiju, tā kā priekšā ir daži interesanti pārsteigumi. Tagad par godu šim pasākumam ir Bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmijas deju grupa Zemestrīce ar savu deju. Till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has hidden my eyes. So there sees an angel high. That's to touch that magic sky. Lead the angels in their heart. Sometimes it's power and angels. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish power and angels. Sometimes I wish I were you. Oh, sweet honey from above. Pour it all over me, sweet love. Bija šī ideja, mūsu Olimpiskās komitejas prezidentam Vilnim Baltījam bija šī ideja. Viņš teica, ka arī šogad ir jāuztaisa zīmējumu konkurss, kur zīmē par sportu, par olimpiskajām idejām. Un man ir liels prieks, ka šogad jūs fantastiski pārsteidzāt. Tādēļ visi iepriekšējo gadu pieredzi ir sagrūst, tā kā Zemestrīce šobrīd dejoja, kur kolosāls priekšnieks mums bija. Un man liels paldies visiem tiem bērniem, kas zīmēja un daudz darba Jantinam izlikt arī, ja? Nē, nu, vienkārši, konkursu, diemžēl žūrī, šīs te nopietni iespējas žūrī. var parādīt tikai visu tos labākos darbus. Un es ļoti ceru, ka arī tie, kas varbūt šogad neveiksies un nedabūs šo ceļojumu un Olimpiju, kad jūs arī nākamgad visi zīmēsiet. Un kā Uļa teica, ka vislielākais prieks, ka mums zīmē pa visu republiku. Es jums vēlu veiksmi, labu veselību, vasarā atpūsties, lai jūs kļūstat grūni un ar jaunām idejām un rudenī varat Gogus sveikt ar izstādi mūsu šeit kongresa namā, un tās jūsu izstādes ir ļoti ražīgas. Un šoreiz ir ļoti īpaša un interesanta tēma, un darba ir tik daudz, ka šeit nemaz vietas nav piekritušas, lai viss izstādītu. Un darbi bija daudz un ļoti skaisti, un mēs arī skatījāmies, un ļoti grūti visus izvērtēt un izskatīt. Bet no šiem te visiem darbiņiem mēs īpaši gribam atzīmēt divus bērnus. Un tas būtu Ainu Valaini. Ir viņi klāt? Nav šodien. Tu esi tepat, jā? Tā, lūdzu, tev. Te ir grāmata, un tur ir tāda neliela lapa, kur ir rakstīts, ka tu esi apbalvota, tava balva ir ceļzīme uz bērnu vasaras nometni, mākslas nometni. Lūdzu. Un Kaspars Ivanovskis. Tā, sveicu tevi. Un tava balva arī ir tev priekšā vasaras nometni. Paldies, un paldies pedagogiem. Paldies. Ar to Kaspar nevar zināt, kā tur būs, jo viņš ir kā arī uz to sešnieku, kur tiks. Tā kā valētās tev jāizvēlās būs. Ja? Nu, atsakot, vai deju grupa Zemestrīce ir gatava? Bet vēl pēc Minūti, jā. Labi, tad mēs turpinām tādu svinīgu akcentu. Un varbūt, ka tas svinīgais akcents būtu, ka Vīns Baltiņš paziņotu vienu nopietnu tādu momentu, jā? Paziņo pats. Ko? Ne. Uz seno antīko Olimpiju Grieķijā, bet
Pēc žūrijas komisijas vērtējuma mēs nolēmām, ka tomēr ir viens cilvēks starp jums, kuram ir jāpiešķir šī te balva, brauciens uz Olimpiju, un otru cilvēku starp 6, vēlāk mēs nosauksim, starp kuriem 6 tiks arī izlozēts. Jūs varbūt ievērojiet, ka kāds darbiņš ar kaut kādu niansi te atšķirās šajā zālē pie darbiem. Nu? Tā kāds tu man nesamanīji? Nu, droši sakiet. Samanījāt? Ar ko viņš atšķirās? Ar ko lūdzu? Ar uzlīmi. Tā uzlīme bija mazāka vai lielāka? Jā, un tagad mēs jautāsim prezidenta kungam. Daži teica, ka te ar makaroniem kaut kas tas ir bijis. Kam tad atšķirās šī te uzlīme? Ne, varbūt es pat priekš dažus vārdus, kāpēc mums radās tā ideja, ka noteikti ir uz turieni jāizsūt. Nu, daļai tā, es arī esmu autors šīs idejas, un kāpēc? Tādēļ, ka man arī bija laime nokļūt senajā Olimpijā. Tā ir pilsēta Grieķijā, kur notika agrāk olimpiskās spēles, kuras laikā tika pārtraukt visi kari tuvākā tālākā apkārtnē. Un, ziniet, es tur, varbūt, ka es pa daudz nodarbojos tām olimpiskām lietām, bet es tiešām tur jutos kā kādā, svētnīcā. Neskatoties uz to, ka maz jau ir palicis pāris, viss ir atrakts, drupas. Bet, ja jūs izlasīsiet, ja painteresēsieties, kas tas bija, senās olimpiskās spēles, tad noteikti viss šīs te zīmes, kas reāli nāk no 1000 gadiem, jums ļoti daudz kodos. Nerunājiet par to, ka uzkāpt Kronos kalnā, kur atlēti pirms sacensībām sagaidīja saules lēktu, kas nāca pāri Grieķijai visi kopā. Un daudz dažādas lietas un senas rituāls jūs tur uzzināsiet, kas aizbrauksiet. Un domāju, ka caur savu māksliniecisko dvēseli arī daļu no turienes atnesīsiet pēc tam uz Latvijas, un mūsu mazajā valstiņā, mūsu mazajā sabiedrībā arī būs kāds labums caur jūsu braucienu uz turienes. Un, tā kā es tur nesadalījos, es neesmu vainīgs, ja, tur mākslinieki, kas vairāk kaut ko saprot no tām lietām, ja. Jo man visi darbi liekas, es noteikti nepiedalītos izvēlē, jo man visi liekas ļoti jauki, un prioritāti nevaru dot. Tāpēc Lienai Kalpišai, ir tā laime, laikam, ja, tikt novērtētai kā pašai pirmajai, un tad, novēl laimīgs. Tā, un par godu šim fantastiskajām vēsturiskajām brīdīm brīvajā Latvijā, kad nav tāds bijis, atkal D grupas Zemstrīts, vienu strauju prieks. Uļa nezinu, kas ir uz katras uzrakstīts, to zinām tikai žūrijas komisija. Un tagad es nosaukšu 6 vārdus un uzvārdus. Un šie te mākslinieki, esiet tik laipni, kas te ir ieradies, iznāciet te priekšā. Tā, Kaspars Ivanovskis, Daina Pings, Silva Dūna no Vecātes, Eva Vingre no Daugavpils, Zāne Podniece no Aizkrauklas un Ernests Kļaviņš no Ogres rajona Ikšķila. Es dabūšu sirdstrieku, es eju citur kaut kur stāvēt. 2 no Aizkrauklas un no Ikšķilas Zāne. Ar kuru roku? Ar krēlamies. Vienu, es jau samaisu. Jā. Nu, skaties, ko. Tā. Septiņpadsmit gadi. Ogres rajons Ikšķile, Doņu iela 8. Tas ir Ernests Kļaviņš. Ernest, tu neesi ieradies, bet tu esi uzvarējis. Ernest ir uzvarējis un brauks kopā ar Lienu uz Olimpiju. Ernest, un tas iznāk tā. Nākošais uzvarētājs ārā un nākošais... Jā, paldies, prezidentu parakstu. Un
Jānis pasniegs speciālās balvas. Kaspars ir saņēmis balvu, tikai diploms. Kaspar Ivanovski. Kaspar, tev ir speciāli diploms par piedalīšanos šajā te. Tas ir dokuments, kas apliecina. Tā. Daina Pinks arī saņem speciālu certifikātu. Aina Valaine no Vecauces. Ir arī un tev vēl arī būs speciālas balvas. Arī tev speciālas balvas. Vārdi, tas tik skatumāsi. Un jūs esat 20 bērni, kuri tiek apbalvoti ar speciālām balvām un diplomiem. Natālija Kūliņa no Ilūkas 2. vidusskolas. Un sakarā to, ka no Daugavpils šodien ir bērniem, daudziem ir izlaidums un skolā, un Ulgas Pastars no Olimpiskā centra Daugavpils palīdzēja mums organizēt Latgoņas zonā šo te konkursu, viņš saņems un aizvedīs bērniem balvas. Elīna Kova no Lībažiem. Viesturs Brieškalns no Vecauces. No Vecauces mākslas ir ļoti daudz uzvarētāju. Paldies skolotāju. Tā. Silga Dūna, arī no Vecauces. Viņa visatiem 6 laimīgajiem. Aija Zvibriņa no Rīgas. Aija Zvibriņa no Rīgas. Jūlija Zaharova arī. Un Eva Vingre. Eva ir, jā. Eva, tev nākamreiz paveiksies. Šoreiz neizdevās Olimpijskā. Paldies tev un nepalies zinēšana. Tā. Kaspars Veiko no Kuldīgas. Viņš arī laikam. No Palešuvēna, jā. Kasparam tāds ceļš viņš nevarēja. Tā. Vēl mums ir no Vecauces Kristīna Kārkla, saņem balvu un certifikātu. Zane Podniece no Aizkraukles. Zanīt laikam nevarēja. Ernests Kļaviņš, mūsu uzvarētājs arī, viņam tiks nosūtīts šis Jānis, skolotāji. Tas jau nākotnē. Jā, tas 6-gadīgais Jānis sacentās ar Ernestu 17 Jānim, vēl viss ir priekšā. Un Aļoša. Ir Aļoša, mamma ir atnācis, ne? Aļoša Vinogradskis ir, jā. Ir Aļoša, jā. Tev ļoti skaisti galva, Aļoša. Aļoša, jā, es pagāju, nē. Nu, kas ir? Tālāk, Renāta Lēsuma. Tā, Mārs Jermalājevs. Pēdējie labākie darbi, kur ir? Viņa ir krāsai. Kur Sintija? Apsveicam tevi viens speciāls. Jekse Olga. Kristiāns Grīmās Zemestrīts. Lēsuma Renāte. Renāts Lēsuma. Tev mācīja? Tev dzīvi, bet Renāts, tu esi Renāts. Un tas tev ir Renāts, jā? Renāts, tu esi
Tas ir viens no tādiem lietiem. Kā te ienāca? Nāc. Es saprotu. Jā, skolās tur vienmēr domājāt, ka tikai skoliņā vajag. Apskatīsim tur, kur jā, tagad stāva, nu. Jaunām. Stāva, nu. Jā. Mājas adrese tā ir. Viņš ir prom praksē. Šodien televīzijā viņš brauc meklēt. Jā, nu. Es viņam... Nu, bet tik veiksmīgi. Es viņam tūlīt piezvanīšu. Un tad no docentājiem divi. Paskaties ap divu šeit. Pagaid. Nu? Šeit, ap divu šeit. Labi. Cik mums tur ir jau? Nu, ja paskaties, jā, jums jā. Un kur viņi tur dzīvos, kurā vietā?
izstāstu konkursu, un es gribētu dot izstādes atklāšanas sākumā vārdu mums kultūras ministram Rīskungam. Paldies, Jāni, labdien, kolēģi, labdien, bērni. Tas, ka Jānis Salmans un bērni zīmē bērnu mākslas izpausmes, ir pilnīgi nesarojams lietas, man bija jau ilgi skaidrs un mums visiem skaidrs. Tas, ka mākslas. So, dear friends, dear guests, it was absolutely obviously that Jan Salmans and children drawings are completely disconnected things. Šodien arī mākslas templis, galvenais mākslas mācību templis Mākslas akadēmija, tās rektors Induls Zariņš apliecina, ka arī viņam ir tūs šīs lietas. Also, the main temple of Latvian Art Academy and the rector of Art Academy, Induls Zariņš, certifies and asserts that here is the main place of art in Latvia. Un droši vien tāpat kā mūžam dzīve būs mūsu cerība, ka bērni, tā ir kāda nākotnes lieta, tāpat mūžīgas vērtības ir 3000 gadu vecajā Jeruzalemē. So as our hope is children and its very great value, our society, also 3000 years of Jerusalem also is great value. Un šodien šeit Latvijā, Mākslas akadēmijā, šīs mūžīgās vērtības satiekās. Es apsveicu jūs šīs svētkos un vēl visiem panākumus. And so here in the Latvian Academy of Arts, these eternal values meets, and I congratulate you all with this fair. Tagad es gribētu dot vārdu Mākslas akadēmijas rektoram Indulim Zariņkungam, kurš ir redzējis pats ar savām acīm brīnišķīgo Jeruzalemi. And now we'll speak Induls Zariņš, director of Latvian Academy of Arts, who has seen the Israel, Jerusalem by his own eyes. Mīļie mākslas draugi, man ir liels prieks jūs visus šeit redzēt. Here, all the people who has come here, and children, and their parents, and all other people, and un visas pasaules nākotni. Man ir liels prieks, ka jūs zīmējat, un tāds pats liels prieks sagaidīt jūs pēc vairākiem gadiem konkursu kārtībā gan Mākslas akadēmijā. I can say that also children are our God blessing, and it's very great that children are drawing, and I will be very happy to see you after some years here in the Academy of Arts, but of course there will be a competition. Mums bija ļoti omulīga grupa, kas žūrija, bet mūsu tāds lielākais iedvesmotājs bija Izraēlas vēstniecības pirmais sekretārs Aleks Terodakungs. Lūdzu viņam vārdu. Excellencies, ladies and gentlemen, mīļu bērni. 3000 years ago, when King David established his kingdom in land of Israel, he chose Jerusalem as the capital of Israel nation and Israel state. 3000 gadus atpakaļ, kad ķēniņš Dāvids izvēlējās par savu karalisti Izraēlas zemi un izvēlējās par savas zemes galvaspilsētu Jeruzalemi, tā kļuva par Izraēlas tautas zemi. Next year we'll be celebrating 3000th birthday of Jerusalem, and along with many other events, the international exhibition of children drawing Jerusalem will take place in Jerusalem Museum exactly 11 months from today on 1st of May 1996. Tātad nākamgad Jeruzalem svinēs savu 3000 gadu jubileju, kopš ķēniņš Dāvids izvēlējās viņu par savu karalistes galvaspilsētu,
Un šo pasākumu, šo svinību ietveros ir paredzēti ļoti daudz dažādu notikumu, un arī šis konkurss ir viens no šo notikumu sastāvdaļām. Un tieši pēc 11 mēnešiem 96. gada maijā notiks Izrēlā, Jeruzalemes muzejā šī izstāde un sāksies visi šie pasākumi, kas veltīti 3000 gadu jubilejām. The best pictures of this exhibition of Latvian painters will be sent to Jerusalem, and I'm sure part of them will take part and will be in the opening of this exhibition in Jerusalem, and hopefully will receive prizes. Labākie no darbiem, kas piedalās šajā izstādē, tiks nosūtīti uz Izraelu, uz Jeruzalemi, un, protams, mēs ļoti ceram, ka viņi arī piedalīsies Izrēlā konkursā un tiks izvēlēti izstādē Izrēlā. I want to thank very much all those adults who help us to organize this exhibition and contest, and especially to the children of Latvia that send us more than 2,000, I think 2,500 pictures, and made the work of the jury very difficult. But I want to thank them, all of them, very much. And to finish in Hebrew, Hashana Haba Yerushalayim, next year in Jerusalem. Paldies! Kādreiz prasa, kas tāda ir Bērnu mākslinieckās plantādes akadēmija. Es domāju, ka tas ir, to jūs redzat šos darbus. Tā ir visi Latvijas bērni, kas sanāk kopā un izveido izstādi, tad ir akadēmija. So, sometimes it is asked, what is it? The Children Creative Academy of Arts. You can see it here. There's the exhibition. The children from all over Latvia has come here and created the exhibition. That's the Academy of Creative Arts. Un tad es gribētu teikt, ka izveidot šo izstādi palīdzēja Jāņu mākslas vidusskolas bērni, palīdzēja vecāki Jāņa Ivanovas vadībā, palīdzēja brīnišķīgā Karmelas Korika no Ebreju biedrības. Es gribētu viņai dot vārdu. Šodien mums ir vispasaules bērnu aizsardzības diena. Es domāju, ka tas ir likums sakarīgi, ka tieši šodien, tieši tādā skaistā dienā, vasaras dienā, jūs visi esat šeit ar saviem darbiem. Jūs uzdāvinājat mums savu fantāziju par Jeruzalemi. You presented to us your fantasy about Jerusalem. Es tiešām jums novēlētu redzēt to skaisto pasakaino pilsētu. I wish you to see sometime, somewhere.
Paldies par brīnišķīgo dziedāšanu. Mums ir tāda tradīcija parasti, ka mēs atklājam šāds izstādes, kad notiek dziedāšana, dejošana, un mēs būsim spiesti jums piedāvāt Mākslinieckās fantāzijas akadēmijas deju grupas Zemestrīce priekšnesumu. Lūdzu, atbrīvosim pa labu to vietu. Tad, mīļie bērni, jūs visi, kas esat šeit atbraukuši, kas visi esat uzaicināti, jūs visi arī kaut ko saņemsiet. Un pašlaik mēs sākam apbalvošanu ar Latvijas izglītības ministriju, un tāpēc es dodu vārdu Mārai Bērziņai. Labdien visiem klātesošiem. Man gribās teikt šodien tādus vārdus par šo izstādi. Es nedaudz esmu atlikusi, jo redziet, tad, kad mēs šos darbus visus skatījāmies, ja, mēs domājam ārprāts, kā lai to visu tagad izvērtēt. Tas ir tik ļoti sarežģīts. Jo šitā liela atsauksme, šī negaidīta atsauksme. Un tagad izvēlēties tikai dažus, kurus mēs noteikti gribam atzīmēt kā pašus labākos. Jā, uzdevums bija ļoti grūts. Šeit ir gan apbalvotie, gan tie, kas ir atzīmējami un kas ir noteikti ielikuši kaut kādu konkrētu domu. Tepat labs stāv, ja? Pēc manām domām ir Roberts Liepa, nevis Lepa. Lepa? Pareizi? Vai Liepa? Liepa, ja? Tā kā ļoti atvainojas, man pēc tam tikai konstatēja, ka varētu tā būt. Roberts nav. Tad ieliet šeit vienu burku un tad būs pareizi, ja? Savā izkalmā. Jānis Stepiņš. Jānis Stepiņš. Stepiņa vietā mums jāuzruna. Kas nav vietā? Vaiva Pāruma. Vaiva Pāruma. Jānis Lekurītis. Tāpēc, ka meitenēm bija grupas darbs saucamais. Un tāpēc māsām mēs atdāvāmies dot vienu diplomu, jo tas turpat mājās, ja viņām būs. Tā. Nav parabjotēt. Atbildai Vīcītei. Agīt līdzīgi. Mārtiņam muzikantam. Diānai
pirmoji. Latvijas muzikanti. Aleksandrs Vaismanis. Елена Моисеева. Kārnija Savickai. Sandai Svaiksnei. Elīnai Pamziņai. Aleksandrs Vaismanis. Sandra Svaiks. Paldies! Ir! Tur zem tiem diplomiem apakšā ir paraksts, tas garākais, tas ir mākslinieks. Tas īsākais ir mans paraksts. Jā, lūdzu, Māra vietā es atdodu to fotoaparātu. Tagad mēs dosim vārdu pašiem sev un būs balss un Izraels versijā. Daina Kuniga. Alise Janāna. Padod līdzi, tur. Dana Degla. Dana Gāliša ir? Es pasaku. Marita Biele. Kaspars Ivanovskis. Kovalenko Oļa. Балаболина Алина. Ilza Pavlova. Girts Vārna. Finita Olga. Inga Opensāna. Inga. Nāk, nenāk. Nenāk. Ojārs Blūms. Ieva Tetere. Ievā. Anda Bluķe. Vieniem kopīgi. Paldies, un tagad lūdzu vairāk Anvaņa kungs par savām lielākajām balvām. Pašām. Tās nav tik briesmīgi lielas, bet tās ir, jāsaka, Rīgas domas kultūras pārvaldes atzinība
Brigitai Bermanei par uzvaru konkursā un balvu ceļzīmu uz Bērnu Mākslinieckās fantāzijas akadēmijas mākslas nometni. Un atzinību arī Rīgas domas kultūras pārvalde Zanai Teterei, lūdzu, Zanīte lūdzu, viņa te dejoja centrā, redz, tur ir pati dejotāji, lūdzu. Un tad varbūt tās noslēguma vārdu es gribētu dot Zemiša kungām, ļoti labām gleznotājām, smalkām koloristam, un pēc tam deju grupam nodejos, un pēc tam ir visi ļoti skaisti mēģinājumi apskatīt. Mīļie bērni, paldies par šo jauko izstādi. Man ir liels prieks, ka vēl 10 dienas šī izstāde priecēs šeit skatītājus akadēmijas telpās. Arī mīļiem vecākiem liels paldies par sadošiem prasību tāpat skolotājiem. Vēl man ir liels prieks, ka bez šiem apbalvojumiem arī vēl ir cerības ar vienai daļai, kas ceļos uz Jeruzālēm, jūnija beigās būs vēl konkurss Jeruzālēmē. Un es vēlu tādu panākumus, un arī visiem pāriem dalībniekiem panākumus, un neaizmirst Mākslas akadēmiju, varbūt tas, ko rektors teica, varbūt tas piepildās, jūs esat laipni gaidīti Mākslas akadēmijā. Paldies vēlreiz! Tā kā pie mums arī ir ieradušies ļoti jauns mākslinieks, kurš interesējās par Jeruzālēm, tā ir 6-gadīgā Laura Laķa. Cik tev gadīgi? 5, ja? 5. Tev maza smuka grāmatiņa ar piemiņu. Viņa jaunākā dalībniece 5 gadi, bet noteikumi bija no 7 gadi. Un tagad strauja skaista deja, dejos. Televīzija ļoti lūdzu jūs, lai jūs nevarētu neuzkrītoši atnākt šeit, lai jūs varētu visu smuku nofilmēt ar jūsu grāmatiņām, baldiņām. Clean, bitte.